Emocijas ir brīnišķa lieta, tā ir dāvana no tā kunga. Viņš mūs radīja par cilvēkiem, kas mēs jūtam un varam just, varam izjust arī emocijas. Patiesībā, kad ja mums nav emociju, mēs tās nejūtam, tad mēs šķietami neesam dzīvi. Emocijas arī var būt signāli, kas liecina par to, vai ar mums kaut kas ir kārtībā, kā mēs jūtamies un ko mēs vēlamies. Taču, ko svarīgi ir saprast, ka emocijas nekad netika mums dotas, vai šī iespēja just emocijas netika dotas, lai tās būtu tās, kas mūs vadītu. Bet tieši otrādi, mums ir jāsako patiesībai, jārīkojas saskaņā ar patiesību, un tad emocijas sekos mums. Ko es cenšos pateikt? Ja tās bija tavas emocijas, ja tas bija emocionāls notikums, kaut kāda sajūta, kas tev lika atnākt pie Dieva, ja varbūt tu dzirdēji kādu stāstu vai liecību, vai tev bija kāda vajadzība, vai kāds uzlika tev roku, vai tu biji kaut kādā sanāksmē, un tu tik ļoti kaut ko piedzīvoji un sajuti, ka izlēmi, es arī būšu kristietis un sekošu Kristum, tad ļoti iespējams, ka līdzīgs emocionāls notikums var tevi aizvest prom no Dieva un aizvedīs tev pie citiem lēmumiem un citiem soļiem un citām izvēlēm. Tāpat tas ir par draudzi vai dzīves draugu vai citiem mūsu dzīves lēmumiem. Ja mēs tos pieņemam balstoties uz emocijām, cik es esmu iemīlējies, un mūsu smadzenes, mūsu loģiskā domāšana, mūsu saprāts atslēdzas, tad arī tā mēs varam iebrist purvā, jo, ja tu izvēlies draudzi vienkārši, kur es jūtos labi, bet nespriežot pēc rakstiem, vai tā ir vieta, kas ir bibliska, kur ir veselīga mācība, kur ir draudzes disciplīnas, kurā Dieva vārds tiek godāts, bet kur es labi jūtos, tu nonāksi maldu, baznīcā maldu draudzē, tu apprecējies nepareizos cilvēkus, tu būsi kopā ar nepareiziem cilvēkiem, kas tevi noslīcinās, kas tevi ietekmēs negatīvā veidā. Tāpēc emocijas ir brīnišķa lieta, bet lai tās nevada un nenosaka tavas dzīves izvēles, lai tas ir Dieva vārds, kas tās nosaka, un emocijas sekos. Reizēm tas būs augšā, un es jutīšos tik labi un priecīgi, un reizēm es nopūtīšos tā, kā Bībele to raksta, bet neatkarīgi no manām emocijām, es staigāšu pa taisno ceļu un iesaku tev darīt tāpat.